Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot šo rabarberu un zemeņu plātsmaizi, jeb es to drīzāk sauktu par tādu kā cepumu, jo tas ir super kraukšķīgs un ļoti garšīgs. Pašai pamatnītei tev vajadzēs 280 gramus miltu, 220 gramus sviesta, 120 gramus cukura, šķipsnu sāls un nedaudz vaniļas ekstrakta, bet vari to arī neizmantot. Sāc ar to, ka izmantojot mikseru sakulu kopā sviestu un cukuru. Ar klušanu nevajag pārspīlēt, jo nevajag arī iekult pārāk daudz gaisa, bet vienkārši līdz masa ir nedaudz gaisīgāka un viendabīga. Tad pievieno vaniļas ekstraktu. Pievieno arī sāli un visbeidzot miltus. Visu sakulu līdz ir izveidojusies mīkla. Mīkla varbūt šķitīs nedaudz drupena, bet tā tam ir jābūt. Ja varbūt tā ir pārāk sausa un nevar izveidot tādu kā mīklas bumbu, vari pievienot pavisam nedaudz ūdeni. Šajā receptē mierīgi var iztikt arī bez miksera. Tiesa, tad gan tev vajadzēs nedaudz vairāk papūlēties, un tas aizņems varbūt nedaudz vairāk laika. Mīklu samīc bumbā, iepin pārtikas plēvē un ļauj nedaudz atpūsties, kamēr mēs sagatavojam pārējās plātsmaizes sastāvdaļas. Augļu pildījumam tev vajadzēs 550 gramus jau nomizotu rabarberu, 50 gramus mitrā brūnā cukura, 250 gramus zemeņu, 1 tēkrotu kukurūzas vai kartupeļu cietas, 1 ēdamkaroti miltu un arī 1 citronu vai apelsīnu, no kura tev vajadzēs izspiest apmēram ēdamkaroti sulas. Rabarberus sagriez nelielos gabaliņos, apmēram centimetru lielos kubiņos. Šoreiz nav tik svarīgi sagriezt visu vienādos gabaliņos, jo mazākie gabaliņi veidos to ievārījuma veidīgo daļu, bet lielie piedos nedaudz kraukšķīgumu, kas man patīk. Sagriez arī zemenes, mazākās pārgriez uz pusēm, bet lielākās ceturdaļās. Rabarberus un zemenes aplej ar citronu vai apelsīnu sulu. Pārkaisi ar cukuru, ko es šoreiz darīju pa daļām, bet var gluži vienkārši visu cukuru piebērt vienlaicīgi. Un neaizmirst pārbēt arī cieti un miltus. Un tad visu ļoti uzmanīgi sajauc. Es to darīju ar roku, lai netraumētu augļus. Ļauj augļiem atsaloties un tikmēr pabeidz gatavot pamatni. Veidni, kur ir aptuveni 40 x 25 cm, ietauko ar sviestu un ieklāj tajā cepamo papīru. Un kā redzi, es gar divām malām atstāju cepamo papīru nokarani, jo tādējādi man pēc tam būs ļoti viegli plātsmaizi izcelt no formas. Iepriekš pagatavoto mīklu tagad izrullē ar šādu rullīti, vai arī var vienkārši ar rokām izlīdzināt pa visu veidni un centies to darīt pēc iespējas vienmērīgāk. Lai mīklu neliptu pie rokām vai rullīšu, pakaisi arī nedaudz miltus. Kad visi mīklu izlīdzināt, to ļoti daudz vietās sadurst ar dakšiņu, un tādējādi tu izveido daudz mazus caurumiņus, pa kuriem var liekais tvaiks un gaiss iziet ārā no mīklas, un tā nepiepūtīsies un neizveidos tādu kā lielu burbuli centrā. Pamatni cep 175 grādu sakarsētā krāsnī apmēram 10 minūtes, un tikmēr pagatavosim drumstalas. Tām vajadzēs 140 gramus miltu, 50 gramus mitrā brūnā cukura,
50 gramus baltā cukura, 50 gramus parasto auzu pārslu, es izmantoju pilngraudu, 85 gramus sviesta un čipsnu sāls, kā arī ļoti nedaudz, apmēram 8 tēkarotes sodas. Lielā bļodā sajauc visas sausās sastāvdaļas – miltus, sodu, sāli, abus cukurus un auzu pārslas. Bieži vien, kad mitrā brūnā cukura paciņa jau ir kādu laiciņu atvērta, cukurs sāk sajiet tādos kā mazos gabaliņos, jo tas gluži vienkārši sāk izkalt, tāpēc centies to pēc iespējas labāk sasmalcināt, un es to daru izmantojot slotiņu. Kad visas sausās sastāvdaļas viendabīgi sajauktas, tam pievieno izkausētu sviestu, un visu sajauc līdz veidojas smiltīm līdzīga, drumstalveidīga masa. Ideāli ir tad, kad drumstals saspiežot kopā, tās turas kopā, bet tajā pašā laikā tās ir viegli sadurpināt. Ja ir pārāk sauss, pievieno vēl nedaudz izkausētu sviestu, bet ja pārāk mitrs, tad gluži vienkārši pievieno vairāk miltu. Un kamēr gatavojot drumstals, pamatne noteikti jau ir nedaudz apcepusies. Es visus smilšu mīklas izstrādājumus vienmēr pirms pildījuma pievienošanas nedaudz apcepu, jo tad zinu, ka tas arī pēc pildījuma uzliešanas saglabās kraukšķīgumu. Un droši vēl karstai vai siltai pamatnē liec virsū augļus un neaizmirst arī uzliet to šķidrumiņu, jo tajā ir atlikusī cieta un milti, kas palīdzēs izveidot to ievārījuma veidīgo konsistenci. Un, protams, tagad arī uzber iepriekš pagatavotās drumstalas. Ļoti svarīgi ir, lai pilnīgi visi augļi tiktu noklāti ar drumstalām, jo ja kaut nedaudz būs redzami augļi virspusē, tie visticamākais, ka apdegs. Centies, lai ir kādu lielāku drumstalu gabalu, bet tajā pašā laikā arī nedaudz smalkāki. Un visu maizīti cep 175 grādu sakarstētā krāsnī apmēram 30 līdz 35 minūtes. Protams, uzmani to, lai tā nepiedegtu. Un lūk arī gatavā maizīte. Es ceru, ka tev patiks šis video. Ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #BettīsRecepte. Uz tikšanos nākamajā video!